sabiedrībai un arī politiķiem, kā sabiedrības daļai ievēlētājiem, patiesībā nav īsti tāda sapratne un izpratne par valsts ieņēmumiem, izdevumiem, par pasīviem un aktīviem. Jo to, ko mēs redzam, kad virkne lēmumu tiek pieņemti kaut kā tur pa vidu, pat neskatoties uz to. Un tas, ja mēs tā paskatāmies, uzņēmumu tādā kontekstā vai ģimenes kontekstā, un ja tev izdevumi pārsniedz ieņēmumus, tad kaut kādā brīdī loģiski, ka tu vienkārši paliec maksāt nespējīgs, ja bankrotē. Nākamā ideja virziens ir par to, kad mēs redzam, ka ik pa laikam tiek pieņemti kaut kādi likumi, kur mēs apsolām, vai politiķi apsola precīzāk, dažādām sociālām grupām kaut kādus noteiktus algu pielikumus, indeksācijas un tam līdzīgi. Bet, ja tas viss nav ekonomiski pamatots, tad faktiski tas arī var aizvest uz to, ka tev izdevumi nesamērīgi pārsniedz ieņēmumus, un tas arī var aizvest uz, tā skaitā, bankrotu. Un trešais ideja virziens ir, mēs kā sabiedrība un attiecīgi politiķi kā sabiedrības spogulis patiesībā īsti nesaprot vai nav sapratuši šajos 30 gados tieši privātu investīciju nozīmi, jo, kā man labs somu kolēģis teica, patiesībā valstu konkurētspēja nosaka to, cik konkrētā valstī, uz vienu iedzīvotāju, ir lielas privātās investīcijas, tāpēc, ka publiskās investīcijas bieži vien var būt politiski motivētas. Tā kā šīs ir tās 3 idejas, kas var vest uz bankrotu. Paldies!